Labvakar, piekdienas vakarā visiem. Sveicieni jums no saulainās Turcijas, kur šodien ir sniegs. Un prieks, ka mēs atkal esam kopā. Un es ceru, ka te jau ir visi tie, kā sacīt, jāsaka savējie. Ja kāds ir jaunais, tad es no sirds apsveicu un priecājos, kad jūs ejat kopā ar mums šo savu ceļu, piedzīvojumu un stāstu pie sevis. Un tie, kas ir mūsu izaicinājumi fani, jūs pamanījāt, ka nemaz tik ilgi nebija jāgaida līdz nākošajam izaicinājumam. Un jā, tieši tā, jo mēs kaut kā salikām tos savus plānus, un mēs sapratām, ka tūlīt ir pavasaris. Un ka mēs nevaram atlikt un gaidīt labākus laikus. Mums ir jānāk pie jums tūlīt un tagad, jo mums ir martā vēl kaut kas jums padomā saistībā ar pavasaru un ar veselību un ar visu pārējo un veselīgu dzīvesveidu. Un tāpēc mēs tā steidzīgi sarūpējām jums šo te jauno izaicinājumu, 21 dienas izaicinājumu, fasciju brīnumdarbi. Jo man liekas, ka, nu, es domāju, arī Mairai mums abām liekas, ka tas šobrīd ir ļoti būtiski. Mums ir svarīgi sakārtot šo savu fizisko ķermeni, lai mēs varam darīt to citos līmeņos, kas mums ir paredzēts darīt. Un fiziskais ķermenis viennozīmīgi vienmēr nāk palīgā. Bet, ja viņš ir vesels un kārtībā, tad viņš var nākt palīgā. Nu, lūk, tā, un tā mums ir radies šis te jaunais izaicinājums. Tā tad sāksies, un mēs viņu tiešām tā ļoti ātri sameistarojām. Un jums arī nav daudz laika pārdomām, būt, nebūt, jums ir jāpieņem lēmumi diezgan ātri. Tā kā viss šobrīd notiek diezgan ātri, un mums tik jāspēj ir tik līdzi un norēģēt un saprast, kas notiek. Tā tad mēs sākam pirmdienas rīt. Tā pirmdien 24. februārī 6.15 un tā 21. rītu 6.15. Tas nenozīmē, ka tiem, kam rīts sākās varbūt tīri pēc kaut kāda tur cita laika pulksteņa, sākās citos laikos, ka jūs nevarat piedalīties, jūs varat piedalīties, jo nu, tā mūsu kārtība ir tāda, ka burtiski pusotras stundas laikā pēc rīta nodarbības ieraksts ir jūsu akadēmijā. Ja vien nav kaut kādas situācijas, kad es esmu kaut kur ārpus mājas, jo tas ir tā kā roku darbs, tas nav nekas automātisks. Nu, lūk, un tas nozīmē, ka piedalīties var absolūti ik viens, kurš to vēlas un kurš saprot, ka šī te fasciju atbrīvošana tik tiešām ir. Nu, man liekas, mūsu šajā brīdī ļoti svarīgs nu, tā kā instruments, ja prakse, kas palīdz mums, mūsu ķermenim justies ne tikai labi, bet būt arī veselam. Nu, lūk, tātad 6.15 apmēram rēķinaties uz 45 minūtēm, pusstundiņu līdz 45 minūtēm, tā kā līdz tiem 7 rītā. Protams, tā ir darbošanās ar sevi, vingrošana, tā tad viss ērti, lai nekur nekas nespiež. Mairim droši vien izstāstīs, ja vajadzēs vēl kaut kādas papildus lietas, kam ir paklājiņš, kam ir paklājs. Absolūti vienalga, tā, lai jums ir ērti un labi. Jā, un tā tad ieraksts būs. Nākošais, kas jums ir jāzina, kad šobrīd mums no šī gada sākuma ir jauni nosacījumi. Tātad visi 21 dienu izaicinājumi šobrīd pats izaicinājums maksā 10 eiro. Tātad 21 dienas kopā ar mums katru rītu, katru dienu sev vēlamajā laikā, skatoties ierakstos. Tātad 21 dienu. Un tas maksā šobrīd 10 eiro. Jā, tas maksā šobrīd 10 eiro. Un tas, ko es gribu jums likt pie sirds. Es tagad skatos, kur es jums to varu parādīt. Nu, es jums izstāstīšu, jūs paši, jebkurā notikumā, kur jūs iet Dzīves elpas mājaslapā, un arī pie šīs dienas notikuma, kur jūs reģistrējāties uz šīs dienas nodarbību, arī pie visām nākošajām, pie katras dienas, jebkurā dienā ieejot,
tie, kas vēl nav iegādājušies šo te piedāvājumu, bet, nu, pēc tā, kas te tagad notiks, jūs sapratīsiet, ka tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs, tad jums ir jāiet uz jebkuru no 21 dienu izaicinājumu notikumiem, tieši par fascijām, fasciju brīnumdarbi. Un jāatritina lapa līdz lejai, nu, ja jūs nenokļūstat uzreiz uz galvenās lapas. Un tur ir ar sarkanu ierakstīts lasīt vairāk. Man tik ļoti gribās jums to parādīt. Jā, labi, es to viņu parādīšu. Jo tas bieži vien ir tāds diezgan ķēpīgs ceļš jauniem cilvēkiem. Jūs tagad es saprotu, ka jūs redzat, ja neredzat, tad tūņi redzēsiet. Tātad šeit ir šodienas notikums. Te var būt arī rakstīts 1. nodarbība, 2. nodarbība, 3. nodarbība, 4. nodarbība. Tā, pagaidiet, es tūņi ielaidīšu vēl paralēli zālē. Labi, ātri izstāstīšu. Nu, lūk, un jums šeit parasti ir šeit, pa cik es neesmu pieteikušies, bet notikums jau notiek, te ir pieteikšanās tiešraidē ir noslēgušies. Tātad jūs vairs, tie, kas, protams, nav, ja kāds no malas grib, viņš vairs nevar šobrīd pieteikties. Viņš varēs tad, kad es tur ielikšu ierakstu. Tur atkal parādīsies lodziņš un ar tekstu, ka jūs varat iegādāties ierakstu. Bet jums ir jāiet lapiņā līdz lejas, kur ir rakstīts lasīt vairāk. Un te pie katras lapas, tātad, šitā pie šīs nebūs. Un lasīt vairāk jūs aiznesīs uz lielo lapu. Un lielajā lapā pašā apakšā ir viss smuki uzrakstīts, kas, ko, kā, kāpēc. Lūk, šeit. Jūs vienkārši, jā, es piedalos, nospiežat, jā, es piedalos, šeit jums ir 10 eiro, tālāk jūs spiežat tālāk, jūs ieliekat savā grozā, tie, kas to nav izdarījuši, jums ir jāpiereģistrējās, tātad jāievada savus e-pasts un paroli, ja jūs esat jau akadēmijā, un tālāk pa solītim jāiet un jāizdara šis te maksājums, un tālāk turpatās jūsu akadēmijā. Šeit, ka jūs ieiesiet, tas izaicinājums arī būs pieejams. Nekādi e-pasti, nekas netiek sūtīti. E-pasti jums tiek sūtīti tikai informācijas sakarā, ja ir kaut kas, kas man ir jums jāpastāsta, piemēram, par to atgādinājums, kad 21 dienu izaicinājums, šie ieraksti visi un šī kopā būšana notiek 21 dienu, un tātad arī šie ieraksti ir pieejami 21 dienu. Ja jūs gribēsiet pēc tam turpināt, un es domāju, ka fasciju atbrīvošanu gribēsim turpināt visi, tad tad ir tāda iespēja, ka jūs varat par 21 eiro pēc tam iegādāties visu šo ierakstu paketi. Bet tas būs pēc tam noslēgumā. Tagad jums par to nav jādomā. Jūs gribat tagad piedalīties, jūs samaksājat 10 eiro, jūs esat iekšā, jums ir visi ieraksti, jums ir visas tiešraides, jums ir WhatsApp grupiņā kopējā lauka veidošana un atrašanās kopējā laukā un vienotru atbalstīšana un dalīšanās un stāstīšana, kā iet un tā tālāk. Nu, lūk, un tad pa pārējo, tad laika gaitā pēc tam, bet tas ir tas, kas jums ir, tā kā šobrīd jāsaprot, ja ir kāds, kas vēl nav, jo ļoti daudz cilvēku jau ir pieteikušies uz izaicinājumu, bet ja nu kāds no jums ir tāds, kas nav pieteicies, tad šī visa informācija jums varētu būt noderīga. Tātad tagad noteikti rītdien jums aizies e-pastiņā informatīvā vēstule, tā viņa arī saucās, kurā būs gan saite uz WhatsApp grupu, gan arī visa informācija par to, cikos no rīta, kur meklēt un tā tālāk. Ja kāds neatrod šo vēstuli, un tā var gadīties, jo šīs vēstules iekrīt mēstulēs, surrogātu pastos, reklāmās, un reizē cilvēks, tā kā skatās virsū un nevar ieraudzīt, arī tā gadās. Tad nesatraucaties, tātad pēc pirmā rīta, tātad pēc pirmdienas rīta, kad mēs tiekamies, tad, kad es lieku iekšā ierakstu, tad es pielieku arī WhatsApp grupas saiti, turpat pie ieraksta. Un jūs vienkārši, ja jūs neesat līdz tam, netiekat tajā WhatsApp grupiņā, jo jūs to varēsiet izdarīt automātiski, tad, kad es jums nosūtīšu saiti, tad jūs vienkārši pirmdienas rītā, kad nodarbība būs ielikta, jūs varēsiet ieiet iekšā pie notikuma un paņemt uzspiest uz šo saiti un nopirkt WhatsApp grupiņā.
Un tur, ja jūs būsiet WhatsApp grupiņā, tad tiešām nekas jums garām nepaies. Nu, svarīgā un būtiskā. Sarunāts? Sarunāts. Nu, lūk, tā, mīļie, tā tas no manis šim vakaram un šim notikumam par godu. Un es ceru visus jūs redzēt šajā te izaicinājumā, jo nu, fasciju lieta tā, no vienas puses varbūt ir kaut kāda mode, bet no otras puses, tad, kad mēs izprotam, kas tas ir un kā tas ietekmē mūsu labsajūtu, mūsu ķermeņa visu būtību, tad mēs saprotam, cik tas ir svarīgi. Iespējams, ka kaut kādas lietas mēs jau intuitīvi darām šai virzienā, bet, nu, Maira šobrīd ir izgājuši un apmācījusies šo tehniku, šo praksi, un viņa vada nodarbību saviem cilvēkiem, un šobrīd, nu, man liekas, ka ir īstais laiks, vēl jau vairāk nāk pavasars, un mēs visi gribam labi justies, tiešām apgūt šos te fasciju brīnumus un darboties ar tiem. Tā kā no manis šokar viss, paldies, un es dodu vārdu Mairiņai. Lūdzu, Mairiņa. Jā, paldies, Evots, un vakar, vakar visiem. Eva jau gan arī varēja pastāstīt par savu pieredzi, kā viņa jūtas no tā, ka viņa vingro fascijas. Nu, lūk. Varbūt es sākšu ar to, ka Eva iedod man uz brītiņu hostu. Es parādīšu pavisam īsi video nelielu. Paldies. Tātad tas ir no tādas prezentācijas par to, kā fascijas ir saistīts ar kroniskām sāpēm. Un vienkārši pavisam nu, tāds, lai, ja neesat ārsts vai fizioterapeits vai kaut kas ar šīm profesijām saistīts, tad iespējams, ka par fascijām ir ļoti nosacīts priekšstats, kas tas tāds ir. Un lūk, šis te jaunais cilvēks, kas ir ieģērbts tādā apģērbā, kas ļauj tā kā uzskatāmi saprast, kas ir fascijas, nu, daļēji, jā, un tad viņa šeit demonstrē, kas notiek, jā, kaut kur šajās fascijās ir kāds sablīvējums. And this is a bit more of a complex example. So I'm going to give Cody a pretty severe myofascial restriction. Viņa saka, es dodu at viņam his savilkumu right labajā gurnā. Good. Now, first of all, can you see how Cody has started Vai tu to redzi, kind of ka viņš tā develop nedod some interesting posture? Good. Cody, try iegūst to lift your jaunu arms for me, veidu, please. kā stāvēt, un tagad viņi Start reading books in English in 60 Un days. tagad Let me reklāma, help you. I'm your personal AI language tutor. kuru mēs izlaižam. See where the restriction is? It's even worse than before, by the way. Did you notice that? And Redzat, then kā drop the ir arms tiek back down. ierobežotas Now, viņa Cody's going to spējas attempt to walk with this pacelt myofascial restriction. So we're going to go for a little rokas. Kā walk. viņš tagad And iet? he's going to walk a little bit interestingly, Un right? viņš tā interesanti staigā, vai And we're going to ne? back it up so we don't fall on Dr. Rob. Viena Good. puse stīva, Okay. otra puse So stīvāka. what I want you to see is that, first of all, you already saw how this affects his shoulders. Think about his neck. Can you imagine what might be happening at this hip over here? Paskatieties How uz that might be otru compensating kurnu, and kā tas actually ir pacēlies wearing uz on augšu. things, maybe even wearing cartilage from the position. Of course, this hip is probably not very happy, and this knee could have Un serious tā tālāk, un problems. tā tālāk. With this pattern, Cody, Un tā tālāk, un tā tālāk. Lūk. Pavisam tāds neliels ieskats, man likās, viņš ir diezgan tāds uzskatāms par to, kas tad tās fascijas gal galā ir, un jo vairāk es tagad par to visu interesējos un lasu un iepazīstos, jo fascinējošāk man tas viss liekas, un tas tiešām ir apbrīnojami, neskatoties uz to, ka fascijas ir atklātas, nu, tā kā viņu eksistence ir atklāta jau vairāk kā pirms 100 gadiem, īsti viņa netiek tā kā ietverta tajā, kad strādā ar cilvēkiem un diezgan daudz fitnesa programmas patiesībā no fasciju viedokļa dod absolūti nepareizus vingrinājumus. Un viens no interesantākajiem, piemēram, ko pavisam nesen skatījos vienu tādu zinātnisku, tātad es atceros, ka
mēs kaut kad tikāmies kolēģi pirms gadiem, un tad divi no maniem bijušajiem kolēģiem, viņi runāja par to, ka viņi abi divi trenējas tā kā, nu, stāvēt plankā. Nezinu, vai vai tie, kas zina, tie zina. Tas ir uz elkoņiem un uz pirkstgaliem. Ja? Tā kā nevis atspiedienā, bet tā uz elkoņiem. Un vienkārši stāvēt. Ja? Ka tas palīdz noņemt muguras sāpes. Un šī te prezentētāja rādīja, ka no fasciju viedokļa tas ir galīgi garām, jo tiek trenēti šie te vertikālie muskuļi, kas savukārt tā kā atslābinoši iedarbojas uz šiem te spirālveida fascijām. Ja? Tā kā tās fascijas mūsos tādās divās nosacīt lielās līnijās, vertikālās un spirālveida līnijās darbojās. Un kā Un turpat uzreiz arī komentāros viena meitene arī rakstīja, ka jā, viņai ejot uz sporta zāli, šo te viņa daudz darīja, un gala rezultātā sāka sāpēt pamatīgi mugura, un kad viņi pārstāja to darīt, tad nesāpēja. Līdz ar to, nu tiešām ir diezgan daudz visādas lietas ap fascijām, un kā šī, kuru jūs skatījāties mazu fragmentiņu, šī sieviete runāja par to. Nu, viņas uzstāšanās bija par to hroniskas sāpes un fascijas, kā pavisam dabiskā veidā, izprotot šo fasciju būtību, var nu, sakārtot lietas ķermenī, tā skaitā hroniskas sāpes. Un viņi runāja par to, ka fasciju īsti nevar redzēt, ka viņu īsti nevar ar rengenu tā kā nofotografēt un tā tālāk. Līdz ar to diagnosticējot kaut kādas lietas, tiek diezgan daudz kas izlaists. Ja? Nu, tas tāds neliels priekšstats jums, jo nu, ir skaidrs, ka tur varētu runāt stundām, un tas pat droši vien kā medicīniski būtu kāda viena kursa vērta tēma, bet tas tikai tā ieskatama nedaudz. Jo kā es atradu fascijas, kā es sāku par tām interesēties, es patiesībā nezinu, kā es atradu to Bobs Kūlijs, kur es redzēju viņa interviju, un viņš stāstīja par sevi, ka pēc diezgan smagā satiksmes negadījuma, kurā viņš arī ļoti emocionāli, jo tajā aizgāja bojā viņa draugs, ka viņš nekādīgi nevarēja atgūt kustīgumu plecā. Nu, nekādīgi, laikam jau tur entie gadi bija pagājuši, un viss kaut kas tika darīts, lai tā kā šo situāciju izlabotu, bet nekas nepalīdzēja. Un viņš bija sācis domāt, nu kā jau parasti tādas visādas interesantas lietas atgadās tad, kad cilvēks nevar kaut ko nekādā veidā tradicionāli sevī sakārtot. Lūk, un viņš bija sācis pēc tam, kad mēs izmēģinām visu, kas ir pieejams un nekas nepalīdz, tad tā atliek vienīgi kas? Mēs paši. un, un līdz ar to var gadīties, ka tagad, ja jūs iepazīsiet fascijas un to, ko viņas var iedot, fasciju vingrošana, kā es to esmu nosaukusi, ka jūs sapratīsiet, ka ļoti lēti ir darboties pašam, ļoti lēti ir atklāt pašam priekš sevis, ko nozīmē fasciju vingrošana, un tas ir ļoti daudz, viss kaut kas, lūk. Un viņš sāka domāt sāka meklēt atbildi uz jautājumu, nu, bet kāpēc viens cilvēks piedzimst? Nu, viņš, teiksim, nu, kad apsēžās tā uz grīdas un kājas izplastas, ja, viņš var mierīgi pielikt pieri pie grīdas. Pavisam mierīgi. Un cits var tikai tik daudz, un viss. Cits var aizlikt kāju aiz galvas,
Mums, kā mums automātiski liekas, vai ne? Vai nu tas viņš tāds piedzima jau lokans, kaut kāda īpatnība viņam tāda, ja? Vai nu viņš ļoti daudz stiepās, staipīja. Un izrādās tā stiepšana arī galīgi nav tas, kas ir nu, tā kā vajadzīgs fascijām. Lūk, un viņš apsēdās šādā te pozā un ar domu, ka es ātrāk necelšos, kamēr es nebūšu sapratis, kas man ir jādara, lai es dabūtu to pieri pie grīdas. Viņš teica, es zinu tādu vienu cilvēku, kas apsēdās virtuvē pie galda un pateica, ka viņš ātrāk nepiecelsies, kamēr viņš nebūs iegūs ideju, kas viņam atnesīs miljonu. Un viņš sēdēs tur dienu, vispār, ja kas, tas ir ļoti labs instruments, kā dabūt to, ko nevar dabūt, kad ir izmēģināti visi līdzekļi. Ja. Jo tas aiznes citā veidā, citā domāšanas struktūrā. Lūk. Un viņš saka, ka vienā brīdī viņš tur, nezinu, vai aizsapņojies, vai aizdomājies, bet viņš ir sapratis, ka viņš jau ir ar pieri grīdā, un viņš nesaprata, kā viņš to bija panācis. Un tad viņš piecēlās atpakaļ un mēģināja vēlreiz, un viņam nekas nesanāca. Lūk, bet tas, ka viņam vienreiz kaut kādā veidā tas bija sanācis, tas, protams, lika viņam aizdomāties, kas tur ir par iemeslu. Viņš izveidoja, viņš meklēja, strādāja ar sevi, strādāja ar tiem kopā, kam bija interesanti to visu tur saprast. Un viņš pamazām pat sasaistīja, un to saka, ka šī fasciju sistēma ir saistīta ar meridiānu sistēmu. Un fascijas vispār tas ir apbrīnojami, ka viņas ir ne tikai, mums liekas, fascijas ir, nu, tā kā, ka mēs tā kā muskuļiem apkārt, jo tas ir tas, ko mēs, kas ir gaļētāji, iespējams, ir pamanījuši, ja, kad apkārt muskulim ir tāda plēvīta, ja, bet fascijas ir patiesībā apkārt visur, un viņas ir dažādā formā, viņas nav tikai tādā redzamā cietā, viņas arī šķidrā formā izrādās. Viņas ir apkārt asinsvadiem, apkārt nervu tīklojumā, apkārt visur, kur. Viņa ir tā kā tāda sensorā sistēma, un ka viņai šajā sistēmā neironi ir daudz vairāk nekā smadzenēs. Tātad, un ka fascija strādā autonomi. Viņas, nu tā kā muskuļus mēs vadam ar savu domu, ar kaut kādu piepūli, ja, bet fascijas strādā autonomi. Viņas reaģē uz mūsu emocijām, izrādās un tāpēc viņas, tad, kad mums ir nomākti, mēs jūtamies, tāpēc viņas savalkās šeit, un mēs iegūstam tādu pozu, uz kuru skatoties, jau automātiski ir skaidrs, ka tas cilvēks nav tagad vispriecīgākais un vislaimīgākais cilvēks. Un savukārt otrādi atkal, ja, kad mums ir šāda te poza, tad atkal mums ir šī prieka un laimes sajūta, kas ļauj fascijām atbrīvoties, iegūt relaksāciju. Un patiesībā tur ir ļoti, ļoti interesants lietas par to, kā fascijas dzīvojās un ko viņas dara un cik daudz dažādas interesantas funkcijas viņām ir. Lūk, ne tikai šī apvalka funkcija, šī saturēšanas funkcija, ja, kas ir tikai viena no. Lūk, un viņš bija secinājis, jā, ka strādājot noteiktā veidā, viņam pēkšņi tur kuņģis sāk darboties. Jā, un tad sarunājoties ar kādu no saviem cilvēkiem, kas pazina meridiānu sistēmu, viņi teica, nu jā, bet tu jau strādā tieši ar to vietu, kur iet kuņģa meridiāns, kā viņš iet, ja. Un viņš pamazām sasaistīja kopā, izveidoja tā diezgan nopietnu sistēmu, sasaistīja muskuļus kopā ar meridiāniem un izveidoja tādu atsevišķu sistēmu, kā nu viņi saucās. Man viņi palikusi domās kā fleksibilitātes ģenialitāte, nu tā varētu tulkot no angļu valodas.
Un viņš saprata, ka tas viņu ir izdziedinājis un tās plecu sāpes, un trenējoties un rādot vēl citiem un tur eksperimentējot, un viņš bija strādājis kopā ar mediķiem, kas varēja tā kā pateikt šī te fasciju saauguma, audu saaugums fascijās, ja, ir tas, ko tā sieviete tur paņēma un tā kā savilka, ja, tam puisim. Un ir aparatūra, ar kuru var redzēt, ja, šo te, nu, tā kā, ieiet iekšā un skatīties, kas notiek ar šo te saugumu, un izrādās, ka viņš, nu, tā kā, spēka treniņā viņš nepazūd šis augums, un stiepšanās treniņā viņš arī nepazūd. Bet viņš tā kā atlaižās, jeb atbrīvojās šis sastrēgums, tad, kad mums reizē ir stiepšanās un vienlaicīgi arī saspringzinājums tenī muskulī. Un daudzi jau min šo te tipisko piemēru par dzīvniekiem, kam suns un kaķis ir mājās, tie zina, ko viņi dara vispirms, kad viņi pēc gulēšanas pieceļās. Ja? Viņi ķepas izstiepj uz priekšu, un viņiem ir šī te pretspēka lokanība, kā es nosaucu šo sistēmu. Ja? Ka viņi vienlaicīgi stiepjās, vienlaicīgi viņi ar savu svaru spiež uz zemi, un tātad muskuļi ir sasprindzināti, un viņi atbrīvo. Ja gulēšanas laikā ir izveidojies fascijās kaut kāds saspringzinājums, viņi šādi te atbrīvojas. Daram tā kā suņi kaķi, un jau būs labāk. Kopējam tos, kas zina un prot. Lūk, un tad, jā, tad tas man ļoti interesēja, sevišķi tāpēc, ka meridiāni, sevišķi tāpēc, ka man bija ciguns un arī, kas ir meridiāni, un viss šis man likās ļoti interesanti un ļoti smuki iet kopā un tā tālāk, un es tiešām kādu laiku atpakaļ, nu gadi 5, varbūt tas bija gadi 5, varbūt 6 atpakaļ apmēram, kad es to atradu, un kādu labu laiku diezgan sirsnīgi to vingroju un darbināju. Un tad kaut kā tas aizgāja malā, kaut kā pazuda man tas. Ik pa laikam es tā kā paskatījos, kas tur notiek viņā ar viņu. Man ir viņa grāmata, tiesa gan tā ir angļu valodā, tā kā tur ir arī daudz šie skaidrojumi, šie stāsti un vingrinājumi arī daži. Bet jā, toreiz, un tas man likās, ka nav nemaz tik vienkārši. Jā, es meridiānus zinu, es tā kā saprotu, kā viņi iet, un tad es saprotu, kāda muskultūra tiek trenēta, bet nav tik vienkārši tā uzķert uzreiz to, kā viņš deva un kā viņš stāstīja šo te, bet rezultāti ļoti daudzās atsauksmēs diezgan fantastiski, kas ar, protams, uzrunā, vai ne? Un popularitāti Amerikā viņš ieguva tad, kad viena sportiste bija redzējusi viņu darbojamies sporta zālē un tā kā sākus runāties un, un viņa bija interesējusies un palūgusi, lai viņš viņu trenē. Un viņi taisīja kopīgus treniņus, jo vienlaicīgi tas ir gan šis te elastīguma treniņš, ja, lai, kad atgūstam dabisko, mums visiem vajadzētu būt kā maziem bērniem, kas var aizlikt kāju aiz galvas, mums visiem tādiem vajadzētu būt. Ja, kaut kādu iemeslu pēc mūsos veidojas šis te stīvums, mēs neesam tik lokani un tik elastīgi kā šie mazie bērni, ja, un ar laiku vēl paliekam vēl stīvāki. Un ir skaidrojums, ka mūs ietekmē gan gravitācija, jā, velkot uz leju, uz zemi, gan mūs ietekmē arī šie zemes magnētiskie lauki, griežot, vērpjot, jā, mūsu ķermeni. Un tas visu padara, jā, tas tā savelkoši padara mūs arvien stīvākus, un ja mēs gribam palikt
savā bērna elastībā, mums kaut kas ir jāliek pretī. Lūk, nu jā, un šī peldētāja, trenēties kopā ar viņu, tur nākamajās olimpiskajās spēlēs ieguva 4 zelta medaļas, un tad intervijā stāstīja, ka tas ir pateicoties šim te darbam, un tā viņš kļuva ļoti zināms un populārs Amerikā, šis te Bobs Kūlijs. Un atgriezos es pie fascijām tad, kad es kādu brīdi sāku just, kā velk mugura jostas vietā. No rīta pieceļos, nu, zeķes uzvilkt nevaru, čības uzvilkt nevaru, pieliekties nevaru, jāstaigā kādu brīdi, jāmasē jostas vieta, kamēr atliecos. Un šādu pašu efektu novēroju pēc tam, kad ilgi biju sēdējusi. Pat nevajadzēja ļoti ilgi sēdēt, jā, no sēdēšanas pieceļos nevar atliekties. Nu, labi, nu, dzīvē ik pa laikam ir tā bijis, nu, pāries. Tā ir mana parastā, un gan jau ka visiem tāda taktika. Droši vien netīšām gadījās, rīt jau viss pāries atkal, tā kā galvas sāpes šodien sāp, varbūt rīt pāries. Iesnas arī zinām, taču, ka pāriet, vai ne, pēc 7 dienām vai pēc 1 nedēļas pāries. Nu, un es tur tā, un es tur šitā, un es tur bišķiņ kaut ko to, un bišķiņ ar magnētiem, un drusciņ paguļu uz adatām. Un kaut kā, nu, tad paliek labāk, tad atkal atpakaļ un tā tālāk. Un tad vienā brīdī man laikam arī kā viņam apnika. Un nu, kas notiek? Nu, ko darīt? Nu, ko man veidot? Kas jāliek lietā tagad? Un es dzirdu, ka man iekšējā balss saka fascijas. Nu, tad, nu labi, atgriezīšos pie fascijām. Un vienlaicīgi ar to sistēmu, par kuru es jums tikko izstāstīju, es atradu vēl vairākas, jo ar fascijām strādā dažādi. Iespējams, ka esat redzējuši tos foam ruļļus, tādus jā, kur tad tur guļ un masē un tā tālāk. Nu, tas arī saucās darbs ar fascijām, jā. Līdz ar to tas ir pavisam savādāk, ja, nekā tas, ko es zināju, kā strādā ar fascijām. Es saprotu, ka var strādāt ļoti dažādi, jo es esmu atradusi, ko es pieļauju, ka mums sanāks arī pamēģināt. To sauc par bloka terapiju, un šo te atklāja arī šī te meitene sieviete, un viņa stāstīja par sevi, ka viņa bija strādājusi. Es sapratu, kā masieris tā ļoti pamatīgi ar dziļajiem audiem strādājusi, ka viņai bija liekais svārs un kas tur vēl, un kaut kādā vienā reizē viņa bija jutusies ļoti slikti ar visu to, kā viņa bija un kas viņa bija. Viņa vienkārši, nu, netīšām bija tā kā kulakus uztaisījis un uzgūlusies virsū, ielikusi tos kulakus nabā un uzgūlusies virsū viņiem. Un viņi saka, es sajūtu ārprātīgas sāpes, bet es sajūtu tajā pašā laikā arī atvieglojumu. Un kā jau parasti, ja mēs kaut ko tādu piedzīvojam, mēs sākam pievērst uzmanību un skatīties, kas tas ir. Un tā rezultātā viņi izveidoja šādu veidu, un viņi arī to runā par to, ka tas ir darbs ar fascijām. Lūk, bet tas ir tiešām tāds darbs, kur jums, tas visdrīzāk būs vienīgais, kas jums palīgos, būs vajadzīgs. Tāds vielītis. Nu, peld vielas, kurš ir ļoti, ļoti cieši, stingri sarūlēts. Ja? Un tad, nu, tā kā nemazāk kā 3 minūtes uz šī vielīša guļ un liek dažādos veidos. Un efektīgi arī tas, un es to kombinēju visu, es daru gan to, gan vēl kaut ko, kas arī saucās
fasciju darbs. Līdz ar to ir ļoti interesanti, ka patiesībā cilvēki, kas ir pētījuši, pat zinātniski pētījuši fascijas, ir atraduši vairākus it kā ļoti atšķirīgus darbus, kā strādāt ar fascijām. Ja? Piemēram, Šmišeks, man liekas, viņš ir pētījis, un viņš arī rentgena uzņēmumiem parāda, kā ar vingrošanu var bez operācijas diska trūci dabūt atpakaļ. Ja, nu, tā kā izdziedināt. Un viņš ir atklājis to, ka šī fasciju tīklojums iet spirāli veidā, sākot no lāpstiņām. Ja, un ka tieši strādājot ar lāpstiņu rajonu, ja, mēs varam strādāt ar celi, mēs varam strādāt ar pēdu, ja, un ar gūžām un tā tālāk. Un otrs spirāli tad ir tā, kas iet uz augšu. Ja, ir tā kā, nu, tās vertikālās līnijas un ir šīs te spirālveida līnijas. Nu, viņam arī ir izveidota tāda vingrošanas sistēma, jā, ar tādām vieglām gumijām, kur te, un tad šeit, un tā tālāk. Ja? Tas ir tas, kas man vēl ir priekšā, ko gumijas man ir, ko es tikai drusku pamēģināju, bet nu, tas ir diezgan specifiski, ja, lai jūs atrastu tagad tādas vieglas, garas gumijas, ja, tad priekš izaicinājumu to mēs tad sagatavosimies varbūt kaut kad citreiz uz kaut ko tādu, ja, bet šoreiz kaut ko vienkāršāku. Lūk, un tad vēl vieni, kas darbojās arī ļoti interesanti un arī ļoti daudz fantastiskas atsauksmes ir. Un tas ir tas, ko es arī daru visvairāk, jo tas ir salīdzinoši, nu, tā kā vienkārši. To var izdarīt tiešām tajās, nu, 10-15 minūtēs. Un tas ir tas, ko mēs darīsim visvairāk. Ja? Un tā ir tiešām tāda verpšanās, ja, kad mēs imobilizēsim gurnus, ja, pārliekot kāju pāri kājai, mēs uzliksim šādi rokas, griezīsimies šeit, elposim, jo būtiski ir elpošana, un ir atšķirīgi, vai es elpoju caur degunu, vai es elpoju caur muti, es dažādi to iespēju uz šīm te fascijām veidoju. Nu, lūk, un es tā diezgan sirsnīgi vingroju šo te visu. Un vienā brīdī konstatēju, ka nesāp tā mugura vairāk. Nu, nav vairs man tā sāpes. Tas bija tāds ļoti pārsteidzošs moments un tāds priecīgi pārsteidzošs. Un otrs priecīgi pārsteidzošais moments bija tas, ka es vienā brīdī konstatēju, ka man vēders ir pazudis. Nu, man jau viņš nekur nebija tāds baigi lielais bijis, bet pa laikam es jūtu, ka tad, ja es esmu, nu tad, kad es esmu cilvēkos, tad man tas vēders tā kā jāpieskata, ko viņš man tur dara. Ja, kad viņš tāds. Un ka man pleci tādi ar tendenci taisīt kūkumu muguru ir, ka man vajag piedomāt pie tā, ka man. Un tagad es pēkšņi pamanīju, ka man šī poza ir pati no sevis. Mugura taisnāka un vēders pazudis. Un es domāju, nu, interesanti. Un tāda ļoti forša, tāda kompakta sajūta, jo interesantākais ir tas, ka fascijas formē figūru. Un arī par šo te pirmo to Bobu Kūlī, ko es jums minēju, skatījos vienu, kur viņš tur kopā ar to vienu savu vingrotāju bija, nu, viņi stāstīja par to, kā viņi vingro un kādi ir rezultāti. Un viņi teica, kā vienu no šiem rezultātiem, ka viņi saka, es biju klucis. Bet tagad es skatos, nu, skaista forma, ir viduklis, ir gurni, ir krūša daļa. Un tas ķermenis ir palicis tāds, nu, tāds patīkams. Tas pat nevar, to ir grūti aprakstīt vārdiem, ja? Tas ir jūtams gan ādā, ja? Gan ķermeņa formā, gan stājā. Tas ir varbūt ka tas ir tāds, nu, tāds, nav tāds grandios, bet viņš ir. Un tas ir tas, kas man likās, nu, ļoti interesanti. Es to negaidīju. Un vēl kaut kādi momenti bija tādi, kur es
kur es kaut ko darīju un konstatēju, ka es agrāk nevarēju tā tur pieliekties, es agrāk nevarēju to tā tur aizstiepties, nu, ka tā elastība un lokanība sāk tā kā parādīties un atklāties. Lūk, un šie te, nu, kur es teicu, ja, ko mēs darīsim, ja, viņi, viņi viņi arī ļoti interesanti. Viņiem ir tāds mērķis, ka viņi grib sasniegt biljonus cilvēku, ka šo te saprot, šo te dara, viņi arī organizē tādus arī tur 3 dienu izaicinājumus, tur nedēļas izaicinājumus, lielākais ir 28 dienu izaicinājums. Un tad arī cilvēki tur liek tā kā bildes pirms un pēc, jā, interesants pārmaiņas, tāpēc es arī iesaku jums, bet nu, ne tādā kā man, ja, ka tur divas manis te var tajā džemperī iekļūt, ja, kaut ko tādu, kas tāds pieguļošs ir, lai jūs redzat, kas ir mainījies. Jā, uztaisat selfijus, pilnam augumam, lai jūs redzat, tur, kas tur plecs, jo mēs pat nepamanām. Mēs pat nepamanām, ka tur, jā, plecs viens augstāks, viens zemāks. Spogulī skatoties, taču arī var redzēt, ja viena uzacis varbūt ir augstāka, viena zemāka, viens vajag nokāries kā otrs, un tā tālāk, ja. Tā tad no priekšpuses, no sāna, un padarbosimies arī sejā, arī ar sejā, ar fascijām, jo šitā griezīsim šādi te, liksim pirkstus mutē, ja, tāpēc rēķinieties, ka pirkstus vajadzēs likt mutē, tāpēc kādi viņi jums tur ir, nezinu, izdomājiet paši, vai ar medu, vai bez medus. Lūk, un padarbosimies arī ar šo te sejas daļu. Un tas arī bija tas, ko es kaut kādā momentā pamanīju, ka arī sejā tas ir redzami. Ja, ka kaut kas ir mainījies, ka tā āda ir palikusi tāda, tvirtāka, var teikt, tāda nav tik nošļukusi, mazāk ir kam piesieties. Nu, ir jau, protams, vēl, bet tas ka ir rezultāti, tas ir tāds foršs moments, ka saka, nu, taču tur, kur ir, uz priekšu un turpināt tikai vajag. Lūk, tā kā, jā. Un sejai varētu būt, ka jums noder kaut kāds, nezinu, dvielītis vai papīra salvetes, jo dažreiz rokas ir un krēms ir uz sejas, un rokas varbūt drusku eļļainas, un tad slīd. Ja, tad mēs nevaram uztaisīt to pagriezienu tā, kā vajadzētu. Nu tā, kas vēl? Vēl ko es gribu teikt, jā, pavisam noteikti. Tā ir katra paša jūsu atbildība, ja, par to, cik un kā un ar kādu entuziasmu jūs tur sagriežaties. Ja. Jums ir jāņem vērā savas kondīcijas, un bija tā, ka, kas arī bija interesanti, ka man vīrs pirms kaut kādas nedēļas apmēram pēkšņi, vienu nakti tā kā vilciņš pa gultu, un no rīta knapi var piecelties, un tur gūžas sāp un klibo, un es saku, fascijas, ejam vingrot fascijas. Un es skatos, cik salīdzinoši, ja, pret to, ko es varu, ja, viņam bija šādi. Un nevajag vairāk. Vajag tik, cik es varu, nevajag tik, cik Maira var. Ja? Un arī tas, ka tur ir kaut kāds brīdis, kad mēs taisam, saucās dekompresija, ja? Pašās beigās ir pilns pietupiens. Es sākumā nevarēju nemaz pilnu pietupienu iztaisīt. Tagad es jau varu, es jūtu, ka tur, tas prasa, jā, bet varu. Lūk, cik mēs pavingrojam, 2 dienas varbūt pavingrojam, un es redzu, ka ir starpība. Nākamajā dienā es redzēju, viņš jau pats vēl nejūt, jo tās sāpes jau vēl ir, bet es redzu, ka
ir drusku brīvāks palicis tas ķermenis, jo viss bija savilcies no tām sāpēm, no tā, ka jāsargā tā vieta. Tā kā pēc nenodarbojamies ar vardarbību. Ja gadījumā ir sajūta, kad ir vajadzīgs paprasīt tur ārstam, vai es to varu darīt, tad ir jāprasa ārstam, jā, jo šis nevar aizvietot zāles vai terapiju, kas jums bija līdz šim, jo tas ir tikai kā papildinājums. Kā papildinājums, pieskatot sevi, apzinoties, ko jūs darat un kā jūs darat. Ja, tāpēc, ja ir kaut kādas sāpes, tad ļoti uzmanīgi. Un vēl viena lieta, ar ko mēs esam iebiedēti, ka es atceros, man liekas, kad neirokustības, kad bija, tad atnāca viena arī vingrot, un viņa saka, viņai kaut kas, es nezinu, kaklā tur skriemeļos bija kaut kādas lietas, un viņa saka, man aizliedza kustināt kaklu, nu, tas, jā, lai nenotiek kaut kas trakāks, bet no, no fasciju viedokļa, no enerģijas viedokļa, tas ir lielākais absurds, kāds vien var būt, jo tur, kur nav kustības, tur viss paliek vēl stīvāks, tur viss vēl vairāk sažņaucās kopā. Tur, kur nav kustības, tur nav apasiņošana, tur netiek tai vietai, kas ir sāpīga, netiek piegādātas barības vielas, mikroelementi, vitamīni un tā tālāk. Es nesaku, ka vajag tagad cauri nevaru kustēties, bet domās kustēties, domās veidot šo kustību var, un ķermenim, fascijām ir vairāk neironu nekā smadzenēm. Ja es domās varu iztēloties, ka es tā varu savērties, viņas adaptējās tam tēlam, un ķermenis taisa vienkārši brīnumlietas. Lūk, un tas bija interesanti, ka šī te viena prezentētāja, kas stāstīja par fascijām, jā, un tā kā apskatīja ļoti plaši tā pasaules pētījumu zinātnieku atklājumu mērogā, kā viena no tiem, kas ir strādājis ar fascijām, viņi minēja šo te Hanna somātiskā vingrošana, un patiesībā Hanna ir Feldenkreisa skolnieks. Līdz ar to somātiskā vingrošana ir arī par to, ka mēs ieklausamies ķermenī un kustamies tā, kā viņš grib kustēties. Jo, diemžēl, parastais fitnes un sports un viss, ko mēs darām līnijās. Bet fascijas atvērt vaļā mēs varam tikai vēpienos. Līdz ar to arī iešana mums ir jāpieskata, lai mēs arī ejot varam ļoti daudz ko izdarīt. Jā, sevis labā. Ja jūs sāksiet šo te darīt, jūs sāksiet vairāk un vairāk pievērst savu uzmanību, kā jūs kustaties, kur es varu tagad kā pakustēties, kā manam ķermenim gribās. Jo tas ir interesanti, ka strādājot ar fascijām, ja, tā kā liekas, jo tur gulēt uz tā dvielīša, bet viņiem ir vēl. Viņiem vēl ir tādi no koka, un man patiesībā gribās izveidot apmēram ķieģelīša izmēra, ja, tāds koka klucītis, un viņi guļ uz tādiem, jo viņi tā kā saka, ka mūsu kauli ir ļoti līdzīgi koka struktūrai, jā, tā kā tāds rezonē, jā. Un es domāju, ārprāts man uz dvieļa guļot jau tur tādas sāpes, un es apguļos ar nabu, bet man atdod plecā, man atdod vēl kaut kur, man atdod vēl kaut kur. Un tad ir mirklis, kurā tas ir tā, atlaida, tā sajūta, un viņa ir tik svētlaimīga, jo ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds, jā, šāds te savilkums ir atlaidies. Un tad
Un tad ir tas, ka mēs nevis vienkārši sasprindzinamies un paciešam, ja, to sāpi, bet mēs meklējam, kā man ir komfortabli, lai es to sāpi, lai es to sāpi jūtu, bet es varu viņu izmenedžēt. Un tad, kur varbūt tā sāpe nav tik liela, kad viņi paņem visu uzmanību, tad ir atkal tas, ka es sāku kustēties, lai es meklēju sāpi, nevis kā mazohists, bet es meklēju sāpi kā mana ķermeņa valodu, kur mans ķermenis var man pastāstīt, rekur, te ir savilkums, paliec tagad šajā pozā un elpo. Un elpo, kamēr tev tas viss izies ārā. Elpo, ļaujies, atbrīvojies. Un ļoti smuki iet kopā, jā, šīs neirokustības, Feldenkrais metode, kas prasa tā kā, nu, dabiskā veidā ieklausīties ķermeņa spējā veidot kustību. Un tās ir arī tādas, ka es varu vienkārši apgulties uz grīdas un sākt lēnām velties, un tad sajust, ka man gribās, es veļu celi pāri, vienu lieku pāri, un tad es jūtu, kā man roku gribās turēt, un tas ir uz relaksāciju, tas ir absolūti relaksējoties. Ja? Tas nav ātrāk, augstāk, tālāk. Tas ir tikai tādos veidos mēs izrādās varam padarboties ar fascijām un kaut ko dabūt vaļā. Un kas ir tas, ko es jums neapsolu? Svētlēmi uzreiz. Tāpēc, ka tad, kad fascijas nāk vaļā, tur viss kaut kas var notikt. Jo tas ir apmēram tā kā attaisīt tā rāvēslēdzē vaļā, un tad var iznākt kaut kādas vecas atmiņas, kaut kādas vecas emocijas, kaut kādas ķeskas un tarakāni var tur nākt ārā. Viss kaut kas var būt, ja? Tāpēc tā ļoti saudzīgi ar sevi, ļoti mīloši ar sevi, tā kā ar smaidu, kas man šodien iznāks ārā, tu tāds iznāc ārā. Un tad tas būs vieglāk, tad tas būs dabiskāk, ja, ka mēs ar smaidu pret sevi, ar mīļumu pret sevi nenodarbojoties ar vardarbību pret sevi. Ja. Lai arī tas izskatās pēc tā, ka mēs kaut ko tādu darām, ja, bet tie iegūmi, es nešaubos, būs fantastiski, ja jūs ieklausīsieties sevi un nedarīsiet sev pāri. Ja? Nu tā, nu tā. Uh, kas vēl paklājiņš vai ir vajadzīgs? Var noderēt. Var noderēt, ne uz veikalu iet pakaļ nevajag. Var kaut kādu plēdu paņemt. Jums mājas darbs tagad līdz pirmdienai jau izrādās ļoti efektīgi jau šeit sākt strādāt, pirkstu starpās. Liekas, nu es taču varu izplest, ja? Bet pamēģini tur tā kā ielikt divus pirkstus iekšā un pastumt. Ja? Vai atrast kaut ko, nezinu, kaut kādus, nezinu, tādus, varbūt mājās ir kaut kāds tāds resnāks, arī kāju pirkstos. Jā, 3 minūtes. Šitā padarboties mums diezgan bieži ir brīvas rokas un brīvs laiks, lai mēs saliekam zīmuļus tur vai kaut kādus resnākus flomasterus kāju pirkstos un būs tur, cik tur 8 vienā, 8 vienlaicīgi, ja? Bet vismaz 3 minūtes. Var vairāk, bet tas ieteicamais laiks, minimālais laiks, tā kā ir 3 minūtes. Un arī rokām. Un liekas, nu kas tur? Var gadīties, ka no vienas reizes arī mēs nepamanām, ja? Bet var gadīties, ka ir tā kā man, ka pēc kāda laika jūs pēkšņi pamanat, ups, kāds interesants blakus efekts, kur pārgāja kaut kādas sāpes tur, sāpes plecā, jo jūs jau redzējāt, ja? Tas ir tīklojums 3D matricā. Tā tīklojums visā ķermenī, viss cauri, tas iet, mēs darbojamies. Ja sāp ir plecā, var gadīties, ka savilkums ir kaut kur celī vai kaut
Kaut kā tā. Lūk, tātad 6:15. Tas nozīmē, ka gultā, nezinu, varbūt izdodas gultā taisīt fascijas, es nezinu. Varat mēģināt, tāpēc, ka tas būs lielāks izaicinājums salīdzinoši ar meditācijām, kuras, cik es zinu, daļa no jums tur tā kā tingši un meditācija iet un es vēl siltā gultā zem segas, jā, un tad visādi var gadīties. Nu, tagad tas tiešām būs izaicinājums piecelt sevi, izvingroties, jā, padzeram, noliekam ūdeni blakus, lai ir ko padzerties pēc tam, jā, jo sahidrēt sevi vajag arī, tāpēc, ka ūdens arī ir tas, kurš pārvada informāciju ķermenī, tāpēc dehidrācija ir tāda nopietna lieta, jā. Labāk 30 mililitri uz ķermeņa svaru. Un varat izrēķināt, cik tad jums ir dienā jāizdzer ūdens. Un kas ir ieteicami, lai nav tā, ka vienkārši kā ielēja, tā izlēja, uzreiz ir ieteicams nu, dzert mazākiem malkiem. Nevis tā uzreiz puslitru, un tad uzreiz vēl puslitru, un tad miers, un tad atķeksēja ķeksīti, izdarīju visu, ko varēju izdarīt, un tā tālāk. Un kādu dienu vienkārši pakontrolējiet, lai jūs saprastu, cik tad patiesībā daudz to ūdeni jūs izcerat. Un arī tas viennozīmīgi atstāja labu iespaidu uz fasciju veselīgumu. Jā, tas, ka ir pietiekoši daudz ūdens certs. Nu tā, kas vēl? Kas vēl? Jūs tur kaut ko rakstījāt? Bija kāds būtisks jautājums sev, varbūt es nelasīju. Tā, viņās, lai visiem izdodas. Tur ir tā par to grāmatu, kā ir tās grāmatas nosaukums. Man liekas, ka Genius of Flexibility bija, ja, nosaukums. Jā. Bobs Kūlijs. ar C burtu un 2 O burti. Jā. Kūlijs, jā. Jā. Viņam divas grāmatas, tie pēc tam iznāca otra, jo viņš sasaistīja arī šos te 16, viņam pat sanāca 16, jā, pēc muskuļu tipiem un meridiāniem, viņam sanāca 16 meridiāni un 16 personības tipi, nu, tā otrā grāmata. Tā man nav, to es tikai zinu, ka viņam iznāca arī šī te otrā grāmata. Un tad ir jautājums, vai tas ir līdzīgs princips kā yin jogai? Nu, man jāsaka, nezinu viņu jogu, tāpēc nevaru atbildēt. Varbūt, nezinu. Tur, viņam tas princips ir, nu, piemēram, uz ko es varētu parādīt. Domāju. Nu, piemēram, ja es sēžu, uj, es sēžu un es zinu, ka šeit ir plaušu meridiāns no pleca uz īkšķi, ja? Un es ar kājām stumju rokas kopā, ja? Bet rokas neļaujās, ja? Vai arī šeit, kad es salieku šādi kopā, ja? Arī un ar ceļiem stumju kopā. Es varu nu, tā kā sajust, kuras muskuļu grupas, un es zinot meridiānu, ja varu pievērst uzmanību un sajust, uz ko tas iedarbojās, ja? Tas tad vienlaicīgi tā kustība ir tāda, bet to mēs neņemsim, jo es saku, tas ir pa sarežģītu, tas ir pa garu. Tas ir tad, ja jūs sajutīsiet, ka jums fascijas interesē, tad nākat vingrot, mēs vingrojam no rītiem stundu fascijas reizi nedēļā, un tur tad es to dodu, ja? Jo šeit izaicinājumā tas būtu par sarežģītu. Izaicinājumā kaut ko vienkāršāk, lai jūs dabūnat vispār sajūtu, lai jūs sākat interesēties par to, lai jums iepatiks, lai jums gribās to iedot sev.
Jā, bet kam ir interese, tie droši varat meklēt, atrast viņu YouTube. Viņš gan tagad pēdējā laikā mazāk ir informācija tā kā jauna par viņu, bet var atrast vēl kaut ko. Lūk, Es ātrumā paskatījos, kas ir yin joga turku valodā. Man tu nedeva. Tad es domāju, ka tur, nē, vienalga, jebkas, ko mēs darām veselības labā, un tur arī ir tā kā, bet tur vairāk ir tā statiskā stiepšanās, ka tu vienā pozā esi ilgāku laiku. Es domāju, ka fascija ir kaut kas bišķiņ citādāks. nu jā, tāpēc ir runa par to, ka vienkārša stiepšanās nedod to rezultātu. Mm. Ja? Un ka tā ir stiepšanās vienlaicīgi ar muskuļu sasprindzināšanu. Ja? Ka tas ir tas, kas dod rezultātu. Tas ir šajā gadījumā, kur ir šis te fleksibilitātes ģēnija, ja? Šī sistēma. Bet, kā es teicu, ir vēl tā bloka terapija, kur vienkārši, ja, un arī ir darbs ar fascijām. Un neirokustības arī izrādās ir darbs ar fascijām, ja. Un tas ar gumijām, ja, strādāt ar lāpstiņu rajonu, arī ir darbs ar fascijām. Līdz ar to es gribēju jums vienkārši parādīt, ka tas ir ļoti daudzpusīgi, ļoti dažādi, ja, un mēs paņemsim tādu vienu gabaliņu no tā, lai jūs sajustu, lai jūs iemācītos tā, ka jūs to varat arī darīt, saprast, kā sajust, ka ir rezultāts un turpināt darīt. Jo tas, ko mēs ņemsim, jā, tas, kas vada šos te. Nu, viņš runā par to, ka tas arī, jā, šis viss ir viņam izglābis dzīvību, un viņš no tāda diezgan klučaina, apaļa, jā, 7 gadu laikā, kopš es skatījos, kad ir pirmie video, un pēc tam pēdējie, tad viņš arī tāds, nu, prieks skatīties uz to ķermeni, kāds viņš ir sanācis, jā, pēc tiem gadiem. Un ļoti daudz arī cilvēki, kam viņi palīdz, un tur var strādāt arī, nu, protams, kā apmāca instruktors, un var strādāt ar partneriem, var palīdzēt viens otram un tā tālāk, ja, tā kā, nu, tur nav atkal šis te uzsvars, kas ir, piemēram, pirmajā gadījumā. Ir jautājums, vai ir jāiesūdās pirms tam? Nē, nē. Ja tā kā no gultas izrāpās ārā, tā uzreiz. Nē, esmu nevienā brīdī dzirdējis par to, ka būtu vajadzīga iesildīšanās. Vienīgais ir tas, ka, ja strādā ar to dvielīti, tad iesaka sākt ar to, ka, nu, ka uz nabas guļ, un pēc tam visur, kur citur, kur nu, tur sajūt, ja, to pēc tam jau ar to dvielīti, vajag to uztaisīt to kluci, un pašai gribas uztaisīt sev to, to bloku un strādāt ar bloku. Un vislabākais priekšā teicējs ir pats ķermenis. Un mana atļaujas tā kā dzirdēt un zināt, kas viņam ir vajadzīgs, kur viņš un ko viņš man saka. Vai var strādāt vakarā, darboties vingrot? Jā, jā, jo šis te, ko mēs darīsim, viņu iesaka darīt no rīta uzreiz pēc pamošanās, starp citu, jā. Tieši tā kā priekš mums, un pirms gulētiešanas. Jā, tā kā bez mazliet 2 reizes dienā. Tā kā tie, kas ir tādi muhcītīgāki, grib tā rezultātu plašāku, nu pamēģiniet izdarīt 2 reizes dienā. Nu, vai tad 21 dienu nevar pamēģināt? Ne jau visu mūžu būs jāņemās. Pēc tam, tad, kad ķermenis būs ieguvis, zinat, kā ir ar inerci, ja? Kad ķermenis būs atgriezies no tā nāves punkta, kur nekas nenotiek un paliek viss tikai stīvāks, protams, ka viņam vajag laiku, kamēr viņš saprot, ka tagad mēs iesim uz otru pusi. Un tad pēc tam, nu, tad zinām visi, vai ne, ka tad, kad ir kārtīgi pastrādāt, tad pēc tam vajag uzturēt. Jo jā, tā māja, tā istaba ir bijusi kārtīgi piegružota gadu gadiem, jā.
tad tur ar tādu vieglu tur putekļslotiņu nu, nesanāks, jā, tur vajag ielikt ilgāku laiku, bet tad, kad viņi ir iztīrīti, tad varbūt ar to putekļslotiņu pietiek un pietiek vienreiz nedēļā iziet. Lūk, tā kā Cik tā. lielu telpu vajag, vietu, cik lielu vajag? Nevajag lielu. Nē, nevajag lielu. Tas būs, to var darīt, ja grib, var darīt sēdus, bet principā, šādi. Es te griežos, ja, šādi te. Es šeit liekšos, šī ir vislielākā telpa, kādu man vajag. Un, kad es dibenu atpakaļ izstiepju un galvu uz priekšu, vairāk lielāk, nevis soļošana nav tur. Bet es tiešām iesaku, ļoti interesanti būs. Un kas ir drosmīgas meitenes, noteikti padalīsieties ar pirms un pēc bildēm. Tā kā būs interesanti. Nu ko? Tātad mājasdarbs jau jums ir uzdots, ne? Jau šeit jau sākam fascijas jau vērt vaļā pirkstu starpiņās, un jau skatāmies, kā rokas jūtās un kas notiek kājās. Nu tā. Nu tad tiekamies grupā, tiekamies pirmdienas rītā vai vakarā, kā nu kurš tur vingros, ja nebūsim kopā no rīta. Un lai mums super forši izdotās izbaudīt, jā, kā nāk ārā, kā nāk ārā. Bet atcerieties, ka es jūs brīdināju, gan jau brīdināšu arī vēl, ka var nākt ārā, jo fascijas ir saistīts ar psihoemocionālo jutību, sajušanām, tā kā. Bet nu, tās reizes, kad es esmu izbaudījusi to kaifīgo sajūtu, cik forši ir, kad ir tas, oh, cik labi, cik viegli, cik brīvi, nu, tad ir tā vērts bišķi pacīnīties. Nu tā, lai mums izdodās. Laimīgi! Tā!